ir ļoti svarīgi sev atgādināt, cik nozīmīgas ir arī mūsu pašu attiecības, tas, kas notiek ar mums pašām un ar mums pašiem, jo pedagogs visu to, ko mēs darām, mēs iemiesojam. Mēs metodes nepielietojam, mēs nestrādājam ar instrumentiem tiešā veidā, bet mēs visu iemiesojam, un skolotājs ir ļoti, ļoti nozīmīga visa procesa daļa. Tātad dažkārt pedagogs tiek spiest uz to, ka tu esi tā kā ārējais eksperts. Paldies Dievam, skolu pabeidzu, tagad es mācīšu skolēnus, viņiem ir jābūt motivētiem, jādara tas, kas ir jādara, un es tad varēšu veikt vērtējumu par to. Un šodien mēģināsim aktualizēt tos mūsu attiecību cilvēcīgos aspektus, kas lielā mērā ietekmē arī mācību sasniegumus un to sniegumu līmeni, ko mēs vēlamies savās skolās attīstīt. Tā kā, ja es drīkstu turpināt, ļoti lakonisks nosaukums, un sāksim ar vienu bildi, kas savā ziņā runā par agrīno attiecību nozīmi. Bet jūs redzēsiet, ka mēs vilksim kopā visādas bērnības lietas ar pedagoģiskajām lietām, ar to, kas notika vecajos laikos un kā tas ietekmē mūsu šodien. Šajā attēlā mēs varam redzēt, datortomogrāfijas attēlā, māti, kas skūpsta savu mazā bērna pierīti. Šī bilde nāk no mūsu kolēģiem Itālijā, Peskāras universitātē, kas veic šādus pētījumus par saskaņotību komunikācijā. Un mēs varam redzēt, ka tās pašas zonas smadzenēs, kas ir aktivētas mātei, tiek aktivētas arī bērnam. Un šeit mēs varam redzēt saskaņotību komunikācijā. Tas pats patiesībā notiek stundas laikā. Kad jūs strādājat ar skolēniem, atceraties tās stundas, tā nav katra reize, kad tu jūti, ka tu esi plūsmā ar klasi, ka viss saslēdzās, ka mēs esam uz viena viļņa. Tā ir tā sinhronitāte. Un ja vecāks, teiksim, šajā gadījumā, ja bērnu pārstimulē, iedomājieties mazu bērnu, kur tu krati grabuli viņam, un bērns tiek pārstimulēts, tad bērns mēģina, pat jaundzimušs zīdainītis, mēģina novērsties un sevi mierināt, piemēram, bāž pirkstiņu mutē. Pats mēģina sevi regulēt. Tāpat arī, ja stundā aktivitāte ir pārāk liela, spiediens ir pārāk liels, tad tipiski pie pārstimulācijas notiks atslēgšanās. Un tā ir ļoti nozīmīga lieta, par ko domāt, lai mūsu attiecībās būtu sinhronitāte. Ko mēs iegūstam caur šo? Un lielākā daļa, protams, gūst labu pieredzi bērnībā ar saviem vecākiem, bet, ja tas nav noticis, tad arī pedagogam ir vienkārši izšķiroša, ļoti, ļoti liela nozīme bērnu pašregulācijas, personības attīstīšanā. Un jūs redzat, kas ir tie ieguvumi, jo caur sinhronu komunikāciju veidojas pašregulācija, tikko tev ir pašregulācija, tā tev ir arī izziņas intereses, jo tūlīt mēs nākošajā slaidā redzēsim, ja emocijas nav noregulētas, ja domas nav noregulētas, tad pašvadīta mācīšanās vispār nevar sākties. Tāpēc, ka galvā ir troksnis, vai arī klusums, vakums, biežāk troksnis galvā ir. Un, protams, veidojas spējas veidot sociālas attiecības, tieši caur šo sinhronitāti un attiecībām ir izšķiroša nozīme, lai mācītos. Ir gandrīz neiespējami mācīties kaut ko no tā, ar kuru nav sakarīgas attiecības. Jo patiesībā arī disciplinēšana skolā, vispār disciplinēšana, bet runājot par skolu, ir nekas vairāk kā sadarbība. Skolēns klausas skolotājiem, seko skolotāju norādījumiem, jo vēlas sadarboties ar skolotāju. Tā ir īsta disciplīna, sadarbošanās, nevis pakļaušanās. Tātad
varbūt šis attēls var mūs iedvesmot, domājot, tad, kad mēs risinam lietas, skatāmies skolēnam acīs, ja uzdodam jautājums, kas notiek mūsu smadzenēs. Jo tajos brīžos šie paši pētnieki, Marija Spinelli, ir pierādījusi, ka tad, kad notiek tā pārstimulēšana, tad, kad ir par daudz, tad, kad ir pārāk liels spiediens vai pat kaut vai tāda izklaidējoša aktivitāte, tad mātes smadzenēs, ja pieaugušā smadzenēs ir viena aktivitāte, bet bērna smadzenēs ir tā kā kodolsprādziens. Tur ir vienkārši viss sarkans un dzeltens, viss pārstimulēts un nav iespējama tātad normāla komunikācija. Un ja mēs skatītos vienkārši, šī ir tāda ilustratīva bilde priekš mums kā pedagogiem, kāpēc nevienmēr mēs varam izmantot savas kognitīvās spējas un normāli mācīties? Kāpēc ir mums vesela virkne skolēnu, kas varētu uzrādīt labāku sniegumu, bet, piemēram, stresā nevar parādīt savas labākās spējas, apjūk pat pie tiem uzdevumiem, kurus mēs skaidri zinām, ka viņi zina. Un nevar to parādīt. Un tas būtu situatīvs stress. Bet ja mēs skatāmies tā uz tā vecā smadzeņu daļa, tā evolucionāra vecākā daļa, kas vada vispār visu aktivitāti, kas vairāk darbojas uz tātad limbiskā mandeļveida ķermenis, kas saistās ar emociju regulāciju. Tur ir visa funkcionēšana, drošība šajā evolucionāra vecajā smadzeņu daļā. Un tad, protams, evolucionāri jaunākā daļa, kas ir smadzeņu garoza, kur būtu visas mūsu metakognitīvās spējas, mūsu sociālo prasmju sistēma. Un ja nav sakarīgas attiecības, ja ir par daudz stresa, ja nav drošības, tad kas notiek? Mums ieslēdzas un pamatā tiek stimulēta mūsu izdzīvošanas daļa, mūsu vecā smadzeņu daļa. Un tā daļa, uz ko ir vērstas mūsu izglītības programmas un mūsu cerības, tā nemaz nevar pieslēgties. Vai jūs varat atcerēties, kad jūs mācījāties vadīt mašīnu? Tas ir labs piemērs. Tur varbūt nav kaut kāds šausmīgs stress, bet tur ir vēl viena lieta, tur ir izsēta uzmanība. Tad, kad tu sāc mācīties vadīt auto, tur ir tik daudz lietas, kas tev jāpatur prātā. Un izsētā uzmanībā ir ļoti grūti pieņemt pareizu lēmumu, tāpēc arī sākumā mēs pieļaujam daudz kļūdas. Un līdzīgi arī mācībās, ja ir vai nu izsēta uzmanība, vai arī ir pārāk liels stresa līmenis un nedrošība. Un ja jūs domājat par pusaudžiem, kurus jūs mācat, tad pusaudzim vispār nekas lielāks dzīvē nevar būt sliktāks kā publiska izgāšanās. Tāpēc bieži vien arī mūsu skolēnu uzvedību vada citi iemesli, ne tā kā ka mēs varētu iedomāties, vienkārši nezināja, tāpēc neatbildēja, nebija motivēts, tāpēc nedarīja. Tur var būt pavisam citi emocionāli iemesli. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi domāt par to, kādi ir nekognitīvie mācīšanās aspekti. Jo nav tā, ka mēs atstājam emocijas mājās, paņemam savu intelektu un ejam uz darbu, uz skolu mācīties. Un ja mēs domājam, kādas vispār prasmes ārpus tādām tīri kognitīvām mums būtu vajadzīgas, lai mācītos. Un īstenībā tās ir tikai 4 tādas prasmju grupas. Un te viņas ir attēlotas bildē. Ja jūs skatāties uz šo mazo sabožušos puisīti, tātad pirmkārt tev ir jāspēj pašam pārvaldīt savas emocijas. Tev ir jāvar pašam pārvaldīt savu uzvedību, noregulēt savu uzvedību. Tev ir jāspēj sadarboties ar citiem. Tev ir jāspēj fokusēties, izslēgt troksni galvā un pieslēgties tam, ko tu dari. Jo mēs jau zinām, ka tad, kad skolēni saņem uzdevumus, nereti galvā ir, es nezinu, jūsu skolēni noteikti domā to pašu, nafigi man to vajag, tas ir tāds tipisks jautājums, vai arī ārprāts, neko nesaprotu, šausmas, tūlīt izkritīšu, drausmīgs uzdevums, kurš vispār šo ir izdomājis, un dzirdat, kur vispār var parādīties augstākas domāšanas stratēģijas, tāpēc, ka emocijas to ir nobloķējušas. Un šeit es ieliku vienkārši jūsu atgādinājumam, ko jūs labi zinat, ka mūsu vispārējās izglītības likumā ir jau ierakstīts un norādīts, ka šīs prasmes ir sistēmiski jāattīsta visos izglītības līmeņos. Un kas tad tās prasmes ir?
mēs viņus saucam par sociāli emocionālajām prasmēm, kas ir neatņemama attiecību, neatņemama izglītības un vispār vēl fundamentālāk. Sociāla emocionālā attīstība ir neatņemama visas attīstības daļa. Tātad, kad mēs runājam par izglītību skolā, mēs nerunājam tikai par akadēmisko izglītību, mēs runājam arī par personības attīstību. Tātad katrā mūsu stundā, katrā mūsu mācību dienā skolā ir arī jautājums, kā es ieguldu mūsu attiecībās, kā es ieguldu personības attīstībā un kā es atbalstu arī sevi. Tas nav tikai tā, ka tu tagad vēl pie visa tā, ko es daru, man vēl būs jāsāk ar attiecībām ņemties. Ja? Jo dažkārt mums ir sajūta, ka tā sociāla emocionālā mācīšanās ir kaut kas tāds pieķibināts, bet pēc būtības tā ir pilnīgi integrāla visas pedagoģiskās prakses daļa. Un sociāla emocionālās prasmes ir tieši šīs pārvaldīt sevi un saprast sevi, tātad tās ir tādas uz sevi vērstās, tālāk saprast citus, veidot attiecības un pieņemt atbildīgus lēmumus. Un ko mēs zinām, ka tās izglītības iestādes, tās izglītības sistēmas, kur sociāla emocionālā mācīšanās ir integrēta vai nu tiešā vai netiešā veidā. Nevienmēr tām jābūt tiešām mācīšanās stundām. Tur ir viennozīmīgi ļoti lieli labumi. Tur ir augstāki akadēmiskie sasniegumi, tāpēc, ka skolēni labāk pārvalda sevi, tāpēc, ka skolēni labāk sadarbojās, tāpēc, ka ir labākas attiecības. Tur ir mazāk uzvedības problēmu, augstākas domāšanas stratēģijas bērni var izmantot un tā tālāk. Un te ir 2 pētījumi no Latvijas, kas mums ir informatīvi, jo lielie pētījumi par sociālo emocionālo prasmi nozīmi ir veikti ārzemēs. Latvijā mēs esam pierādījuši, ka jau pirmsskolas vecumā tie bērni, kuriem ir labākas sociāla emocionālās prasmes, viņiem ir augstāka mācību motivācija. Un ne tikai izziņas motivācija kā tāda, bet arī tur ir vēl viens aspekts – spēja palikt iesaistītam uzdevumā. Spēja nepamest, turpināt pūlēties. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Ne tikai tas iznākuma aspekts, bet arī tas uzņēmības un uzcītības aspekts. Tāpēc atbilde, un arī šiem bērniem ir labāka uzvedība. Tāpēc atbilde, ja jūs jautājat, kā skolā veicināt skolēnu motivāciju, kā uzlabot disciplīnu, kā samazināt kavēšanu, tad atbilde ir ieviesiet sociālo emocionālo mācīšanos. Nav vajadzīgas atsevišķas antibullinga, atsevišķas motivācijas programmas, atsevišķas tādas programmas. Vispirms sākt ar universālo sociālo emocionālās attīstības veicināšanu. Un otrs pētījums, kas ir tāds visam jauns, ir par pašiem pedagogiem. Ka tie pedagogi, kuru sociāla emocionālās prasmes ir labākas, tie skolotāji ir būtiski augstākajiem efektivitātes, pašefektivitātes rādītājiem, spēju risināt izaicinošas situācijas, spēja vadīt klasi, spēju pielāgot savu mācīšanu dažādu veidu bērniem. Šiem cilvēkiem, šiem skolotājiem ir augstāki dzīves spēka rādītāji. Ja jūs zināt, dzīves spēks resilience, tas nozīmē spēja atkopties un saglabāt dzīves kvalitāti arī ļoti sarežģītos apstākļos, kas ir lielās dzīves lietas. Slimības, krīzes, šķiršanās, nāve. Un šie skolotāji kopumā norāda uz zemākiem stresa rādītājiem. Tātad mēs esam iesildījušies ar to sākumu par attiecībām, par sociāli emocionālajām prasmēm, un tad jautājums, ko tad lai es tagad daru? Un šodienas mans mērķis ir runāt ļoti konkrēti par dažām atsevišķām ļoti skaidri saskatāmām darbībām, ko mēs varētu darīt, lai kustinātu šo pozitīvo attiecību jautājumu, lai uzlabotu labklājību kopumā, mūsu pašu labklājību un mūsu skolēnu labklājību skolās. Es lietoju vārdu labklājība labbūtības vietā, jo psiholoģijā well-being, jeb labbūtība tiek tulkota kā labklājība. Un tad es jums teikšu dažādus piemērus.
Tātad, ja mums ir, ko nozīmē velti uzmanību attiecību veidošanai? Nu, jūs noteikti teiktu, es jau veidoju attiecības, un tas tagad nav runa, vai tu veido vai neveido, bet padomāsim par dažiem maziem punktiņiem. Un jūs redzat, pirmais ir appusēja komunikācija. Varbūt jūs neesat dzirdējuši šādu definējumu, bet ko tas nozīmē? Pamēģiniet pievērst uzmanību, lai situācijā, kad jūs runājat ar skolēnu, jūs atbildētu tā, ka pēc jūsu replikas ir iespējams turpināt sarunu. Jo dažkārt mēs atbildam tā, ka saruna beidzas. Piemēram, neviens ar mani negrib nākt grupā strādāt, grupas darbā. Un tu pati, kā uzvedies, piemēram, vai tu pati biji jauka, redziet, čikt nogriezās. Mēs jau mājā to pašu daram. Tad, kad mums pusauģi bērni saka, ar tevi vispār nav iespējams runāt, ja tu tur vienmēr kaut ko, tad šim jāpievērš uzmanība. Neviens ar mani negrib nākt grupā, nu tad ko mēs varētu teikt? Piemēram, izstāst, kas tur notika. Vai ko tu mēģināji darīt? Tā kā, lai vēl tas skolnieks var turpināt runāt. Tieši tik vienkārši un tik sarežģīti, ka jūs sāksiet pievērst tam uzmanību nākošajā nedēļā, jūs redzēsiet, ka tas mums nemaz neiet vienmēr tik vienkārši. Laiks sarunām. Labi. Tad, kad ir runa par laika atrašanu, mums vienmēr šķiet, ka laiks ir par maz, un teorētiski tā arī ir, bet kurā brīdī mēs varam runāt ar saviem skolēniem, vispār parunāties, un tās var būt 2 minūtes stundas sākumā. Vai arī tā var būt 1,5 minūtes refleksija stundas beigās, jautājot, ko jūs šodien iemācījāties? Un paprasiet 3 skolēniem, tikai 3. Un tā būs sociāla-emocionālā mācīšanās, jo dažiem, kuri arī zina savu viedokli, būs jāsavalda savs viedoklis, un tā būs arī pašregulācija. Nu labi, paveikt atzīšanas kultūru, padomājiet par sevi. Man būs daži piemēri pēc brīža. Kā jūs jūtaties, kad jūs tiekat publiski uzslavētas un uzslavēti? Un dažkārt mums šķiet, ka tas jau nekas nav. Kad jums izdodas laba stunda vai satiekot kolēģis, jūs sakat, man šodien labi gāja. Jo nereti mums liekas, ka tas jau nekas nav. Tas jau ir tikai normāli. Vienmēr jābūt labai stundai, un iespējams arī citiem bija labas stundas. Un tāpēc nav te vērts, nav jālielās. Un te ir ļoti svarīgi, ka mēs bieži vien saliekam vienādības zīmi starp sevis atzīšanu un lielīšanos. Un ja pedagogam ir grūti sevi atzīt, tad arī mēs nevaram gaidīt, ka skolēns varēs sevi atzīt un reflektēt par sevi. Tā ir vēl viena lieta, par ko mums ir vērts piedomāt. Un savas personības atklāšana. Padomājiet, īpaši jūs strādājat ar lieliem skolēniem, vai viņi zina, piemēram, par jūsu hobijiem, vai viņi redz jūs arī vēl citā aspektā, un arī par mazajiem bērniem tas ir svarīgi. Jo tad, ziniet, mazie bērni, mums ir tik daudz pētījumu dažādi, un ko no skolēniem dzird, viņi taču domā, ka skolotājs gandrīz dzīvo tikai skolā. Un kāpēc man jāraksta diktāts, ka skolotāji grib vienkārši palasīt kaut ko, tad pilnīgi, lai skolēni mūs redz arī no mūsu cilvēciskās puses, un tas ir mūsu uzdevums, citādi mēs to nevaram viņiem parādīt. Un tad jau pārvaldes vadītājs runāja par atgrieznisko saiti, šeit būs vēl viens padoms. Ja jūs padomājat par, labi, tur nav ko domāt, es jums pateikšu uzreiz formulu, ko es esmu pati izdomājusi. Kā var iedot pozitīvu un konkrētu atgrieznisko saiti? Pirmkārt, pats nosaukums jau pasaka, kas tas ir. Tā sastāv no 2 daļām. Pirmkārt, pozitīvs apstiprinājums, un otrkārt, konkrēti. Un pozitīvais ir atkarīgs no jums. Ja jūs esat atturīgāki cilvēki, jūs teiksiet, labi, pareizi, jā, mierīgi, bet ja jūs esat ekspresīvāki, jūs teiksiet, vau, malači, fantastiski, vienreizēji, tad viss tas ir pirmais, pozitīvs. Bet tagad ir jāpasaka par ko. Kas tieši bija labi? Ļoti labi. Tu turpini rēķināt. Tā ir pozitīva un konkrēta atgriezniskā saite.
Tu skaidri pateici, kas tur notiek. Bet, tagad es saku bet uzsvars būs uz un. Ja ir kaut kas, ko jūs gribat vēl pateikt, lai tas skolēns virzās uz priekšu, tad lietojiet saikli un, nevis bet. Es paņēmu speciāli šo mazo bērnu darbu, jo tas ļoti labi parāda pedagoga uzskatus par to, kas ir svarīgs. Un tūliņ arī atgriezīšos pie un bet. Jūs redzat, tas skolēns ir rakstījis domrakstu ļoti glītā rokrakstā, un pēc būtības šeit ir 2 kļūdas. Tātad te ir tie balsīgie, nebalsīgie līdzskaņi, un vienā vārdā ir izlaists burts. Tas nozīmē, ka viņam no 10 ballēm būtu jāsņem 8 balles par šo darbu, jo ir tikai 2 veida kļūdas. Bet skolotāja ir vērtējusi savādāk. Skolotāja ir norādījusi 9 kļūdas un nav ieskaitīts. Un šis ir ļoti labs piemērs, kas mums ļauj reflektēt par sevi, kā es vispār skatos uz lietām, kas ir svarīgi. Kādu ziņu skolotāji iedeva šim bērnam? Ka patiesībā tas, ka tu rakstīji, tas ir štrunts. Ka tu centies, ka tu piedalījies, ka tu veici visu darbu, tam nav nozīmes, jo tev ir 9 kļūdas un šo darbu nevar ieskaitīt. Un pēc gada varētu brīnīties, kāpēc šim bērnam nav mācību motivācija. Nu, protams, viņš jau no 2. klases, kā man rakstīja. Nav brīnums, ka viņš nemāk. Un ja skolotājs nesaskata savu ieguldījumu, šī skolotāja ir izdarījusi visu, lai nokautu šī skolēna mācību motivāciju, un viņa pati to neredz. Tāpēc, ka viņa domā, ka viss ir pareizi, viņa izlaboja visas kļūdas, viņa norādīja uz visu, un viņa jūtās, ka viņa smagi strādā. Un te veidojās tā lielā šķēra, kam mums jāpievērš uzmanība. Un šajā gadījumā pozitīva un konkrēta atgriezniskā saite būtu, piemēram, paldies, tu esi veicis visu darbu, piemēram. Ja arī malacis ļoti glīti iekļāvies rindiņās. Un turpmāk strādāsim, piemēram, lai būtu visi burti vārdā, vai latviešu valodas skolotājs jūs varat labāk pateikt, kāda veida šīs te kļūdas ir. Jo teikt bērnam par balsīgiem, nebalsīgiem līdzskaņiem nav noteikti vērts. Un piemēram, es jums pateikšu to, kas ir 100 gadus vecs, ko stāstīja viena sieviete. Es biju sanatorijā, atbraucu mājās, mans pusaudzis bērns un vīrs mani gaidīja, māja bija iztīrīta, viss mirdzēja un laistījās, keksiņš bija izcepts. Bet puķu vāzē ūdens stāvēja kā stāvējis. Un redzat, ko izdarīja bet nogrieza visu to, ka tu gaidīji, ka tu cepi, ka tu tīrīji. Tas viss ir štrunts, jo tā puķu vāze tagad izšķīr to cīņu. Tāpēc pamēģiniet nākošajā nedēļā izteikt pozitīvu un konkrētu atgrieznisko saiti, lietojot saikli un. Un tad ir svarīgi domāt par sevi. Šis ir, par cik pedagogs ir ārkārtīgi nozīmīga procesa daļa. Ir jāpadomā, kā es pati jūtos. Un es jums parādīšu dažus piemērus. Jo es neesmu ienākusi tā kā brīvais aģents klasē. Es šeit esmu centrāla daļa visā šajā procesā, kas notiek. Kas šobrīd ir manas neapmierinātās vajadzības? Kādas šobrīd ir manas lielākās grūtības? Kas šobrīd ir manas prioritātes un aktualitātes ārpus skolas? Un ir ļoti svarīgi būt ar to kontaktā. Tāpat kādu piemēru es rādu. Un šeit nevelti ir šīs 2 bildes. Jūs redzat, šeit ir runa par mūsu veģetatīvo nervu sistēmu, kas sastāv no simpātiskās nervu sistēmas daļas. Tātad tas nozīmē fight or flight. Tātad gatavība, ka tu esi tonusā, dari pienākumi, atlokam rokas, darbs dara darītāju, darbs zen darbu. Un tad ir otrs, rest and digest, guli un gramo. Un mums bieži vien liekas, ka gulēt un gramot vispirms padari darbiņus un tad atpūties.
Un tagad kura no jums kaut vienreiz pēdējā gada laikā ir jutusies tā, ka visi darbiņi ir padarīti? Un tad, ja mēs, un tā vienkārši tas ir jāpieņem, ka nebūs tā, ka visi darbi ir padarīti. Mēs esam pieauguši cilvēki. Un ja mēs sev neatļaujam, ja mēs dzenam tikai no viena darba uz otru, ne darba tā kā pienākuma, tu atnāc no rīta agri uz darbu, strādā, vadi stundas, un pēcpusdienā sāk jau pagurums nākt. Vai tad tagad var gulēt? Vai tad tagad var vēl tik daudz darba jādara? Ko mēs darām? Dzeram kafiju. Atdzenam atpakaļ savu šo te kaķīti un sunīti, lai viņi ir tonusā, un mēs visu laiku to sinusoīdas procesu, kam būtu jāiet arī ar atpūtu, mēs visu laiku dzeram tajā augšējā aktivitātes līmenī. Un tad, ja mēs šādi darām, mēs jau to arī prasam no skolēniem bieži vien. Un tāpēc ir svarīgi reflektēt, lai saprastu, ko mēs šeit ieguldam šajā emocionālo attiecību dancī. Un te būs daži piemēri, kas vēl mums ir svarīgi. Pašām un pašiem domāt, kas ir mūsu domāšanas kļūdas, un nav neviens cilvēks, kuram tādas nebūtu. Kādas tās ir tipiskākās kļūdas? Ka mēs pārspīlējam ar secinājumiem. Ja es nevaru izdarīt perfekti, stunda nav izdevusies. Stunda nebija veiksmīga, jo 2 skolēni nebija sagatavojušies. Atklātajā stundā viens pateica kaut kādu tādu muļķību, ka tagad izskatās, ka es vispār nebūtu neko sakarīgu viņiem mācījusi. Un šeit nav iespēja, skolēni neklausās, ar šo klasi nevar strādāt. Un atkal viens ekstrēms piemērs. Šis ir piemērs no skolēna, kurš ir tāds drusku hiperaktīvs, un skolotāja raksta mammai šādu vēstuli. Tas ir no E-klases. Ivo demonstratīvi šonedēļ skolā izrāda necieņu. Pirms stundas spēlējas ar Lego. Es nezinu, kā varu turpināt būt Ivo skolotāji. Vēlos jūs brīdināt, ka runāšu ar skolas vadību par šo jautājumu. Vai redzat, kas notika? Tas izklausās varbūt neloģiski, bet skolotāja nesajuta, ka viņas vērtības kaut kādā veidā tika izaicinātas. Pirmkārt, tur vēl bija nedaudz cita situācija, ka Ivo tiešām starpbrīdī lika Lego. Kā jūs domājat, kas tas ir? Labi, jūs nevarat man atbildēt. Es jums pateikšu no psiholoģiskā viedokļa. Ivo intuitīvi pats mēģināja sevi noregulēt, jo viņš varēja arī izbāzt smēli skriet pa gaiteni un bļaustīties. Bet viņš sēdēja un kaut ko ķimerēja. Skolotāja piegāja viņam klāt un teica, tikai bēbi pirmsskolā spēlējas ar Lego. Skolā to nedara. Un viņa neredzēja, ka viņa viņu izprovocē, jo viņa nereflektēja par to, ko viņa iegulda attiecībās. Bet viņa redz, ka Ivo uz viņu skatās naidīgi. Pēc tam bija citas ziņas, ar saknieptām lūpām skatās. Un ja skolotājs nereflektē par sevi, ko es izdarīju, tad ir ļoti vienkārši noprojicēt uz Ivo. Un uztaisīt šo situāciju, tātad es nezinu, vai es vispār varu ar šo bērnu strādāt, tāpēc, ka uzreiz uzņemt ļoti personīgi. Tātad tas mani vienkārši, te ir vienkārši necieņa. Un te ir vecāko klašu skolotāju refleksijas. Par to es pateikšu tikai dažus piemērus par to, kā es pats jūtos, kā man iet, lai izdzirdētu, cik svarīga ir mūsu personības kapacitāte darīt to darbu, ko mēs darām skolā. Es izvirzīju sev mērķi uzklausīt un izprast bērnus, kuriem ir izteiktas grūtības, un sāku ar viņiem sarunas. Un izrādījās, ka mums ir kopīgas intereses. Pēc tam attiecības uzlabojās ar lielajiem skolēniem. Jūs varat atcerēties, cik svarīgi ir veidot attīstības pārunas. It kā jūs būtu labi uzņēmēji. Tātad runājiet ar skolēniem, ko tu gribi sasniegt šogad, uz ko mēs strādājam. Un tad ir pārbaudas darbs, un tad kaut kas nesanāca. Un tad skolotājs arī saka, paklau, es skatos, ka neizdevās tas, ko mēs bijām runājuši. Tu sasien to no abiem galiem. Mēs
Abi esam ieinteresēti, lai process turpinātos. Tātad ne tikai, ka tev ir pienākums, tev ir jādara un tā tālāk. Šis ir ļoti svarīgs, ko skolotāja raksta. Man ir grūtības apzināties savas stiprās puses. Ja es sākšu lepoties, tad visi domās, ka es lielos. To jau mēs dzirdējām, vai ne? Uzdevuma izpildes prasmes man pieklibo, jo šobrīd ārstējos no depresijas un trauksmes, no kā ciešu ilgus gadus. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi saprast, kas notiek ar mani. Šeit skolotājs raksta, man dažreiz trūkst motivācijas, un to ir svarīgi saprast, ka arī man trūkst motivācijas, arī es prokrastinēju, ne tikai skolēni. Nu labi, jums šī prezentācija būs, un jūs varēsiet to redzēt. Un tad pēdējais praktiski slaids ir par tādiem lielākiem pamatprincipiem. Ja mēs domājam par labklājības veicināšanu skolā. Un pati pirmā lieta ir ļoti svarīga, kas tas nāk no administrācijas puses, ka mēs visi saprotam, ka tas ir svarīgi. Un ka mēs veidojam visas skolas pieeju, visi dara tā. Nevis tās skolotājas vai tie skolotāji, kuri grib, tie to dara, citiem atkal tas nav svarīgi. Es esmu priekšmetu skolotājs, es mācu ģimnāzijā matemātiku, vai es mācu ģimnāzijā fiziku. Un saprast, ka mēs esam daudz vairāk kā ģimnāzijas fizikas vai matemātikas skolotāji. Atvainojiet, ja tas uz kādu no jums konkrēti tagad it kā skartu. Ir ļoti, ļoti svarīgi apzināties, ka šie attiecību aspekti, kopīgās plānošanas aspekti, atgriezniskās saites aspekti, appusējās komunikācijas jautājumi, ka tie ir tikpat nozīmīgi arī mūsu lielajiem, pat pilngadīgajiem skolēniem. Un ka tā nav tikai mācīšanās uz izcilību, lai dabūtu augstākus rezultātus, jo vienmēr atceramies, ka zināšanas, sasniegtie līmeņi, zināšanas dod tikai kapacitāti, kas varētu būt. Sociāli emocionālās prasmes ļauj komunicēt savas zināšanas. Un tās iedod spārnus. Jo ja tu vienkārši esi gudrs, zinošs un sēdi savā istabā čībās pie datora un nenāc ārā un ne ar vienu nekomunicē, tad tam nav sevišķa nozīme priekš dzīves, uz ko tas bērns būtu spējīgs. Nu jā, un te es esmu arī nedaudz uzsvērusi, ka ir svarīgi krāt datus, visu laiku monitorēt situāciju. Mums ir skolas klimata aptauja, ko mēs varam piedāvāt. Un tad tā ir vēl pēdējā lieta, pirmpēdējā lieta, ko varētu padomāt. Šo jūs varat jautāt saviem skolēniem, ja jūs gribat redzēt labklājības līmeni klasē, skolā. Pie kura cilvēka, pirmkārt, vai ir skolā kāds cilvēks, pie kura tu vari iet, ja tev vajag palīdzību? Un ja ir, tad pie kura? Un tad jūs redzēsiet. Dažās skolās tā ir sardze, dežurante, dažās skolās tas ir konkrēts skolotājs, un dažās skolās skolēni masveidā raksta, ka nav neviena tāda. Jo viens pieaudzis, sakarīgs cilvēks, ar kuru ir pozitīvas attiecības, var izmainīt visu bērna dzīves trajektoriju. Un jūs varat būt tas cilvēks. Par to ļoti, ļoti nozīmīgi domāt. Jo šī bilde ir no pagājušās nedēļas Siguldā. Man patika, ka caur rudens lapām mēs varam redzēt to daudz dziļāko perspektīvu. Un es skatos arī uz šiem attiecību jautājumiem un labklājību. Tas nav vienkārši tā kā cipari, sasniegumi, aprēķini, tādi rādītāji. Tam ir daudz dziļākas dimensijas. Un dažkārt tā stunda, kas jums neizdevās, vai tā saruna ar vecākiem, kas bija konfliktējoša, tai var būt daudz dziļāka un arī pozitīva nozīme. Tāpēc ir arī būtiski atdalīt savus, labi, šis būs tikai informācija, atdalīt savu pašvērtējumu no savu skolēnu sasniegumiem. Zināmā mērā, to ir viegli pateikt, bet ne izdarīt. Zināmā mērā bērnu sasniegumi ir pedagoga profesionālās darbības mērs.
bet tikai zināmā mērā. Jo, ja pedagogs savu profesionālo pašvērtējumu saista ar savu skolēnu sasniegumiem, tad tas ir tikai ceļš uz izdegšanu un uz izsīkumu. Tāpēc, ka skolēni vienalga ir neatkarīgas planētas. Mēs nevaram visu nokontrolēt, un viss nav mūsu rokās. Bet izturēt, saglabāt kvalitāti savā darbā, arī tad, ja viss neiet gludi, tas ir arī viens uzdevums mums pašiem. Un tad ilustrācija ir tikai dažas bildes. Tad, kad jūs redzat, mums Latvijā ir 4 pierādījumos balstīti materiāli, kā sociāli emocionālās prasmes attīstīt skolā. Mums ir 2 lielās programmas. Viena programma ir nodarbību plāni no 1. līdz 12. klasē, otra garīgās veselības veicināšana skolās ir arī klases stundu pilnīgi gatavi plāni, ka jūs vienkārši atverat grāmatu un vadat nodarbības. Šī ir video spēle pedagogiem, savas profesionālās labklājības veicināšanai, un šis materiāls mācīties būt ir rokas grāmata pedagogam, kā sociāli emocionālās prasmes attīstīt netieši katra priekšmeta stundās, neko nemainot saturā. Tātad tās nav atsevišķas stundas, bet caur mācīšanas, pasniegšanas stratēģijām jūs attīstat šīs prasmes netieši. Un šeit būs jums saraksts, ko jūs varēsiet vēlāk izpētīt, un viens avots uz Eiropas komisijas jaunajām rekomendācijām. Pirms gada tika izstrādātas jaunās rekomendācijas labklājības veicināšanai skolās. Te ir 2 rokas grāmatas skolu vadītājiem un skolotājiem, un otra rokas grāmata ir izglītības politikas veidotājiem, kur ir aprakstītas 11 rekomendācijas, kā tieši attīstīt labklājības aspektus skolā. Un jūs redzat, pirmās 2 ir pozitīvs skolas klimats un sociāla emocionālā mācīšanās. Tā kā jūs ar savu darbu jau esat kā flagmaņi uz pirmajās rindās, tā kā es jūs apsveicu, ka jūs patiešām strādājat augstā līmenī un ka jūs strādājat atbilstoši tām jaunām politikas nostādnēm, kā tiešām izglītībā mēs skatāmies ne tikai uz formāliem sasniegumiem, bet arī uz tiem psiholoģiskiem, neizmērāmiem, svarīgiem stūrakmeņiem, kas visā dzīvē ir ļoti vajadzīgi.